Labdien, godājamie, cienījamie un mīļie novadnieki! Sirsnīgi sveicu jūs šajā skaistajā un aulešu brīnumiem pilnajā Ziemassvētku laikā. Šogad kalendārs mums sola īpaši daudz Ziemassvētku brīvdienas, un lai tās pilnībā izdotos, vispirms domāsim par Lūkasa evaņģēlija vārdiem. Gods Dievam augstībā un miers uz zemes un cilvēkiem labs prāts. Un balstoties uz tiem, man jums šajos Ziemassvētkos ir 3 novēlējumi. Pirmkārt, apzināsim un piedzīvosim šo svētku reliģisko nozīmi. Atcerēsimies, ka Kristus nāca šajā pasaulē kā trausls bērns, lai ar mīlestību uzveiktu šīs pasaules ļaunumu un augstprātību. Tāpēc pulcēsimies mūsu dievnamos, lai kopā piedzīvotu cerības un cilvēces glābšanas vēsti, lai kopā svinētu Kristus piedzimšanas svētkus. Ar vārdiem miers virs zemes es aicinu jūs uz brīdi piebremzēt mūsu modernās pasaules steigu un ātro skrējienu. Es aicinu, lai šie svētki jums būtu ģimeņu kopā sanākšanas svētki, lai atkal kopā sapulcējoties varam izjust mūsu tuvinieku tuvību, mīlestību, lai prieks, miers un mīlestība piepilda jūsu mājas. Un tad jau nāks arī tas, ko mēs saprotam ar vārdiem labs prāts. Dalīsimies ar sapratni un labestību, piedzīvosim dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieku, lai skan pantiņu un dziesmiņas, lai uzvirmo jautrību. Cienījamie novadnieki, lai mums visiem svinīgi, silti un bagāti Ziemassvētki!